mums katru gadu vispār, bet arī šogad tikai attālinātā veidā, ir olimpiādas fizikā, protams, citos priekšmetos, bet es, protams, informēju par fizikas olimpiādu. Es pat esmu no tiem cilvēkiem, kuriem olimpiādas vispār neliekas īpaši interesants, bet ir dažādi cilvēki. Mans tas pienākums ir piedāvāt, un jūsu pienākums ir izvēlēties, vai jūs to gribat vai negribat darīt, jo nekādi ierobežojumi un nekādas sliktas lietas nenotiks, ja jūs izvēlēsieties, ka jums tam nav laika vai jūs to vienkārši negribat. Bet pastāstīšu tāpatās, respektīvi, viņi ir, skolas olimpiāda būs elektroniski, tā kā mēs, protams, nekādīgi nevaram satikties, un tad viņi sanāk, ka viņi ir vairākas dienas, jebkurā no šīm dienām, kas ir no 14. līdz 7. visus datumus ieskaitot, var viņu izpildīt, un es pilnīgi visiem, neatkarīgi no vēlmes, 4. decembrī no rīta aizsūtīšu to informāciju, kā tu var pieslēgties, tā kā nesabaidieties, ja jūs iegūsiet tādu ziņu no manis par skolas fizikas olimpiādi. Nu, un tā kā olimpiādi parasti ir satiekās cilvēki, kuriem tas priekšmets interesē nedaudz vairāk, tad ir tā, ka olimpiādai uzdevumi var būt arī vairāk par to, ko mēs šogad vēl neesam paspējuši paskatīties, un tās lietas tagad ir 4, ir norādītas arī ekrānā, tur jūs varat lēnām izlasīt un paskatīties. Tad tas, ko es gribētu vēl vienkārši pieminēt, ir nav jāraksta un par to jādomā. Bet tā kā esmu izveidojis tos uzdevumus, tad es gribu jums piedāvāt, jo citādāk vienmēr visiem ir stulba sajūta, ka kaut kas ir izdarīts un lieki, ka tas ir bezjēdzīgi darīts. Tāpēc es piedāvāju, lai vismaz viens no jums varētu piedalīties, un man būtu arī pašai forša sajūta par to. Tas bija par olimpiādu. Vai tieši par olimpiādi varbūt ir kāds jautājums? Nav. Aneta prata galvu. Dažiem cilvēkiem, kuriem ir kameras, tad es varu paskatīties kamerās, kas arī ir ērti. Labi, tad, ja mēs runājam par to, par tā kā šīs nedēļas to tēmu, jo pagājušā nedēļā jau bija pievienota informācija, bet es tāpēc gribu vienkārši vēlreiz pievērst uzmanību, ja nu kaut kas ir palaists garām. Tagad es uzlieku e-klasi un parādīju to, kas e-klasē šobrīd atrodas. Restīvi, šī ir šodiena, tas ir tas, kas ir mājas darba ailītē ielikts, kas jau bija no pagājušās nedēļas. Un te ir 2 lietas. Ir tēmas plāns, kas ir pilnīgi visām stundām, lai jums ir vieglāk orientēties, kas ir gaidāms un kādos datumos. Un tad ir informācija par infografikām, un tās ir tās 2 lietas, kuras mēs šobrīd es pievērsīšos. Respektīvi, tagad skatoties uz to tēmas plānu, tad mēs esam nonākuši tik tālu, ka mēs tikko esam, pagājušā nedēļā, kur 25. bija noslēguma pārbaudas darbs šai 2. tematam, tad šodien mums būtu infografiku veidošanai laiks atvēlēts un vispār saprašanai, kas tas vispār būs. Un tad nākošajā nedēļā būs tajā pašā, tieši pēc nedēļas, tā kā šajā stundā, būs negluži tādā ziņā prezentēšana, kad jūs tagad tur stāstīsiet, kas tur notiksies, bet tās infografikas būs ievietotas kopējā mapē, kur jūs viņas varēsiet apskatīt, un vajadzēs, lai katrs no jums nobalso par vēl 2 citām infografikām, palīdz viņas izvērtēt, lai pirmkārtām arī citiem, pirmkārtām, jo lai nav tā, ka tās infografikas ir priekš manis taisītas, tikai tāpēc, ka man vajag, bet arī tāpēc, ka viņas, manuprāt, būs ļoti interesantas, jo tās tēmas, man liekas, ir, es mēģināju viņas atrast tā, lai viņas ir interesantas pēc iespējas, un kas ir viens, un otrs arī skaidrs, lai būtu tāds lielāks redzējums, tāds kopīgāks par to, kādu vērtējumu šī infografika ir ieguvusi, lai mēs varētu kopā par to vienoties, nevis to, ka es te vien pat izdomāju, gan par ko ir jātais, gan jāvērtē, gan beigās arī novērtē, lai ir objektīvāk. Nu, un ja es atveru to otru failu, kas man ir pielikt šodien pie stundas, tās paskatīšos, kur man viņš ir pazudis. Kur ir. Tad es redzu sekojošas lietas. Tātad, pirmām kārtām es redzu termiņu. Termiņš ir speciāli veidots tā, lai jūs iesniedzat tieši
pirms tās stundas, kas ir tieši pēc nedēļas, jo pēc nedēļas būs 9. Jo tajā stundā mums jau vajag tās infografikas vērtēt, tāpēc ir ļoti būtiski, lai jūs laicīgi iesniedzat savus darbus. To iesniegšanu es gribētu, lai jūs veidojat un izmantojat classroom.google, jo tādā veidā man ir vieglāk orientēties tajos darbos, kas ir iesniegti, kas nav iesniegti, jo, piemēram, e-klasē ir tā, ka tās visas ziņas sajaucās kopā, ja gadījumā tur ir kādam ļoti steidzīgs jautājums vai kāds, nezinu, kaut kas tiešām ir noticis, tad man ir vieglāk reaģēt tad, ja e-klasē ir tikai tās ziņas, kas ir ar saziņa un ka tur nav tādi atsevišķi darbi, kas ir jānodod. Tad, ja es rulēju uz leju, tā, pirmais atbilst jautājums par to, vai jūs šobrīd redzat to, ko es redzu, respektīvi informāciju par infografikām. Un tagad es gribu, lai jūs man pasakat, jo es neredzu jūs. Jā. Jā. Nice. Labi. Tad te mēs rulējam uz leju. Te būs 10 dažādas tēmas. Viņas ir gan dažādas pēc satura, gan arī dažādas pēc sarežģītības. Vienas ir interesantākas un varbūt drusku sarežģītākas. Vienas ir varbūt drusku vienkāršākas, bet 10 kopā. Dažādas. Esmu pievienojis arī dažādi YouTube video ar ideju to, ko es vispār domāju ar šo, kas tā būtu par ierīcis vai kaut kādu, nezinu, procesu, ko var novērot. Un tas ir kā viens no atbalsta punktiem. Jūs, protams, varat meklēt pilnīgi visu pārējo, kas jums interesē, jo starp citu YouTube ir arī daudz video, kur ir ļoti labi izskaidrots, kā tieši strādā tie procesi un tās mašīnas. Tad, kas jums būtu jādara tālāk? Tālāk būtu tā, ka jūs varat veidot individuāli vai pārī. Pārī tāpēc, ka vairāk cilvēkus grupā īsti nav vērts ņemt, jo man liekas, ka vienkārši vairāk cilvēkiem nebūs ko darīt. Tad kādā veidā jūs to darat, jūs varat izvēlēties. Tad, kad jums ir ideja par tēmu, te ir links, spiežam viņam virsū, pierakstamies pie tēmas, ierakstam vai nu es tur esmu viens, tad ir tikai mans vārds, uzvārds, ja es ar kādu citu, tad tur, protams, 2 parādās. Tad te tālāk informācija, ko es gribētu tur redzēt, bet tas nav ļoti tā noteikts, ka jābūt tikai tam un nekam citam. Te ir ideja par to, cik daudz to tēmu varētu atvērt, cik daudz viņā varētu ierakstīt. Droši var kaut ko pielikt klāt un, protams, dažādas, nezinu, schēmiņas, attēlus un tādas lietas droši var iekļaut arī tāpat. Un tad pats beidzamais ir par vērtēšanas kritērijiem. Respektīvi, te var paskatīties, cik katrs kritērijs dod punktus un kam vispār obligāti tur ir jābūt, kas nav, piemēram, tur augstāk pie satura minēts, piemēram, par to atsaucēm un to, ka obligāti ir jāizvērtē arī 2 citu klases biedru darbi. Nu, un pašās beigās ir norādīta tā vērtēšanas tabula, pēc kurās, kad saskaitīs punktus, varēs ielikt arī atbilstošas balles. Parasti ir tā, ka tie darbi ir diezgan ar labiem vērtējumiem, tā kā es domāju, ka jums nevajadzētu īpaši baidīties par to, ka te ļoti daudzi punkti ir tā, ka 1 punkts izšķir un uzreiz ir mainās vērtējums ballēs, ja ir 1 punkts vairāk vai 1 punkts mazāk. Vai jums šobrīd ir kādi jautājumi saistībā ar tām infografikām, ko es tikko rādīju? Man jātaisa. Nu? Viņi jātaisa datorā vai ar roku? Kā tu gribi? Man ir formāts pilnīgi vienaldzīgs. Jābūt saturiski tam, kas ir prasīts šajā te, jo beigās tu tāpatās ievietosi vai nu failu, kas ir datora veidā veidots, vai arī vienkārši attēlu, kur tu esi nofotografējis. Jā. Okay. To vienu tēmu var izvēlēties tā kā vairāk cilvēki, jo tur ir tas B, C, nu, tur ir vairākas iezīmētas. Jā, tad es atveru to saiti un nošērošu vēlreiz ekrānu, ja citreiz viņš uzkarās un nerāda. Te ir tā, ka te kāds jau ir kaut ko ierakstījis. Te ir visas tēmas, un te esmu pierakstījusi, ka pie vienas tēmas ir 3 grupas maksimālais, lai būtu interesanti, lai nebūtu tā, ka par vienu tēmu sataisa veselu kaudzi ar cilvēkiem. Nu, lūk, un tad, piemēram, sākam vienkārši ar tuvāko ailīti, ja šeit ir aizpildīts, un te blakus vēl ir zaļa ailīti, un tad mēs esam 2. vai 3. grupa, mēs varam šo tēmu izvēlēties. Ja šī tēma ir aizņemta, tad jāmēģina atrast kaut ko, kas varētu tikpat interesēt vai likties tikpat forši vairāk kaut ko par to uzzināt. Labi, vēl kāds jautājums?
Tajā peļu slazda mašīnas modelis, tur ir jātaisa modelis, vai tur ir kaut kas cits? Nē, modelis nav šoreiz jātaisa. Tas arī nav. Nevar teikt, tu jau principā vari mājās darīt un brīvajā laikā, ko tu vēlies. Bet šoreiz ir tā, ka tev vienkārši ir jāpaskaidro, kā vispār var, kā tas ir tā, ka tas peļu mašīnas modelis, kā viņš vispār kustās, kādu enerģiju viņš izmanto. Jo tajās, ja mēs paskatāmies atpakaļ uz tiem vērtēšanas kritērijiem, ko es tūlīt tās atkal nošērošu, tad tajā informācija, kas ir jāiekļauj, respektīvi jāpastāst, kas tas ir, kā viņa darbojās, un tālāk jāmin, piemēram, precīzi enerģijas, kā viena enerģija vai otrā enerģija pārvēršas, kādas enerģijas, kādā veidā viņi tiek tur uzkrāti. Piemēram, tajā modelī noteikti būs kaut kāda potenciāla enerģija, kas kaut kā tiek pārveidota kinetiskajā enerģija, respektīvi notiek kustība. Un citās vietās, piemēram, ļoti spilgti izpaudīsies impulss, tad arī tas impulss ir jāmin. Pats modelis nav jātaisa, vienkārši ir jāpaskaidro tādā vienkāršā, saprotamā viens otram valodā, ņemot vērā to, ka jums viens otram būs arī tie infografiki jāvērtē. Tā, lai būtu interesanti, bet tā, lai būtu patiesi, ka tā ir taisnība, ka viņš tieši tā strādā. Okay. Labi, vēl kāds jautājums? Labi, tas, kas man liekas pats būtiskākais, respektīvi, būtās izvēlēsimies kādu. Nils, man liekas, ļoti sen nav runājis. Nilam nav kameras. Nils man pateiks, kāds ir termiņš, kurā ir jāizpilda šis uzdevums un kurā vietā es gaidīšu tās infografikas, kur viņas ir jāieliek. Termiņš ir nākamā otrdiena 11:59. Un kur jāieliek? Classroomā. Labi, ideāli. Jā, ideāli. Lielas paldies. Labi, tad es aicinātu jūs, ja vairāk jautājumu nav, es aicinātu pēdējais, ko es gribu pateikt. Par to, ka jums nav obligāti jāgaida tie 23:59. Es būtu ļoti priecīga arī jūs to izdarīt ātrāk, vienkārši ar to domu, ka pēc šī iesūtīt, tā kā mēs ar viņu strādāsim tajā stundā, kas ir jau nākošajā dienā, būtu ļoti nekorekti arī pret mani un arī pret jūsu klases biedriem. Tā kā cienam viens otru. Es gribēju vēl vienu jautājumu ātri. Man bija tas gadījums, ka es nepareizajām Google Classroom pieslēdzos. Kāds ir tas 11. B klasē, tas pareizais kods? Rekur te pašā augšā. Tur te bija, rakstīts, rekur ir kods, jā. Un rekur, ja gadījumā ir aizmirsies, kā tur tas viss strādā, ir arī saite uz mazu video, ko es nofilmēju, lai ir vieglāk orientēties. Ok, labi, paldies. Labi, vēl kāds jautājums? Tie cilvēki, kuriem ir kameras, var pakritīt galvos, var pastīties. Nē, nav jautājumu. Ļoti labi, paldies.